Prieks to satikt šeit no sēdzi, beidzot redzēt Rīgā. Nodarbojos ar ielu vingrošanu, tikko piedalījos pasaules čempionātā. Esmu iesaistījies tik aktīvi arī politikā. Esmu 98 kg smags, bet es varu terēt, ka es iztīšos uz pusi mazāks kā viņš. Tā tiešām ir. Jā, pat piedzimis bērns, tad tu redzējies. Tu tur nevarēsi vairāk, tur naktīs normāli gulēt. Par nekādu zāli nedomās, vienkārši tur izklupējot taisīja pa kalnu kāpošu, kamēr viņš vienkārši te priekšā. Zem jākas zinas ar pulfaiks, lai nenosaukt. Tas kā stage ready. Kā mēģis lien ārā, tu kā... Vēns izmocīja tur sačakarēts riktīgi pa ķīmijterapijām no tām visam telē. Un iepalīdz grudakam uztuļu šķieni. Man pēc mēneša jāstarpās sačat. Suņim ir tur iekšā. Ja nu es salūdīšu, ja nu tagad es nevarēšu startēt sačat, tad mums jau sāk baroties viena no otras. Tu jau pat vairs nevari sevi fiziski izkustināt no vietas. Trenējumi izēja šitā, kier. Redzi? Šitā. Viņš izēja vienu kāju, kier. Tad atrod to līdzsvarpunkti. Smagums centrs to pašā lejā, gravitācijas punktā zemākajā, to mazāk iespēja, ka sāk šūpot. Cik reizes tev jāvariem pievilkais, lai to uztaisītu pasaules? Jā, šis klasiskais jautājums, man nevajag daudz jautāt. Nu ko, mēs esam kārtējā podcastu treniņā, un šoreiz mūsu viesis ir Roberts. Un es gribu, lai Roberts mazliet iepazīst sevi, ko tu dari ikdienā. Un ko mēs šodien darīsim? Prieks to satikt šeit no sēdzi, beidzot redzēt Rīgā. Jā, nodarbojos ar ielu vingrošanu, tikko piedalījos pasaules čempionātā. Būtībā cenšos motivēt cilvēkus. Esmu iesaistījies tik aktīvi arī politikā. Un tad jau redzēs, varbūt tās vinnēšu un tikšu ievēlēts Ādažu pašvaldības vēlēšanās. Ikdienā esmu bērnu tēvs, vīrs, ģimenes cilvēks kārtīgs, tagad esmu kļuvis. Un, jā. Nu, reāli, tu esi ļoti produktīvs, tu dari visu, kā to visu var paspēt? Nu, redz, kā jābūt režīmam, jābūt disciplīnai. Man nav tāds režīms kā tev, nevar vēl 5-6 piecelties, ja? Bet man vajag daudz pazīstam arī, kam bija jau bērni, ja? Viņi teica, jā, pat piedzimis bērns, tad tu redzējies, tad tu tur nevarēsi vairāk, tur naktīs normāli gulēt, tur no rīta nevarēsi piecelties, tu tur par nekādu zāli nedomās, vienkārši tur reizi, nezinu, vedīs bērnus bērndārs un visu mums darbu projām. Vecīt, es pat treniņus neizlaidu. Es vienkārši ņēmu bērnu, liku ratos, gāju ratiem ārā uz stieņiem, un reāli viņš tikai iemieg, 2 stundas guļ. Es 2 stundas godā lākāju lecumā un trenējos, pievalkos masulapus tājas dips, gāju uz mežu, kroči staigāt uz vienu. Zem es tur izklupējot taisīju pa kalnu kāpošu, kamēr viņš vienkārši te priekšā. Zem jākas zinas ar pulfaiks, lai nenosaukt. Tajās likās, tas viss ir tāds, ir skjūzi. Jo, man tur bērns piedzim, es gaudu nevarēju trenēt. Kas par bullshit vienkārši? Reāli, ja tu gribi trenēt un atrast variantus. Protams, jā, ja tev ir režīms, tad tas nav nekāds šķērs, tas vispār nekāds. Starp citu, tas, ko es teicu Daniel, esmu 98 kg smags, bet es varu terēt, ka es iztīšos uz pusi mazāks kā viņš. Tā tiešām ir. Viņam 90 kg. Kompliments, paldies, bet es nezinu, plainībā es kļūdžu izties. Tas Tas ir vizuālais apmāks. Man bija sākumā ļoti grūti. Man visi čomi trenēs, visiem tur 5 kg klāt, 10 kg klāt, ko tādu. Es trenēs, man 1 kg klāt, nezinu, 2 mēnešos pirmajos, ja. Vispār nekāds progress. Gada 10 pagāja un tad beidzot kaut kas saka. Un cik vispār tikai ilgi jau trenējies? Dažādiem sporta veidiem tomēr sanāk, bet kopumā 13-14 gadu. Labs. Jā. Tad gāju uz stienīšiem ārā, redzēju, ka atnāk viens džeks, kā 12 gadu atpakaļ, man liekas. Riktīgi viegli tāds maslops, es skatījos, viņam bija tāds, tas ir krūtākais, ko es redzējis dzīvē. Es sāku mēģināt, es sapratu, ka es vispār pat netiek līdz pusē, diezgan grūti gāja. Tad iemācījos viņus beidzot, tad tā, varēja kādu vienu reizi uztaisīt, tur 2, tur 3. Tad vienreiz vispār kaut kā nejauši. Tomēr labi, pielikšu klāt svaru, pie kājām, pamēģināšu mastāt, uztaisīt. Es pieliku kādu piečuku sākumā, un sanāca tā, wow, es nezināju, ka tā var. Labi, vai 10, pieliksim 10. Pieliek 10, arī aiziet. Tā man tāds, āķis lūpā bija. Es domāju, ka es gribu 15 klāt, es gribu 20 klāt.
Un tā, viss aizgāja. Tad nejaušām vispār ieraudzīju, ka tādas sacensības arī notiek. Jo man likās, ka iela vingrošanā ir tikai freestyles, kur met flipus un visādas trikus taisa. Es pirmo reizi aizbraucu uz tām sacensībām. Un es, kroči, iesildos. Es tāds paņemu kaut kā 10 kilo. Džeks tāds saka, nu netašu, taču ir vairāk. Es ko diršas, es nezinu, es tam vēl pielēju. Zinu, sildos. Kad viņš neko beigās nostarpēja, dabūja pirmo vietu. Zin kā, tur vēl jāiet, nu tā kā powerliftingā tu aizēj, piesaka svaru, kādu cels. Es kročēju, es nezinu, es stāvu. Kādu citiem svarā? Varat pār, kāds, ko cita rāst? Es kroči skatos, nu labi, ņemšu pāri tā kā cita ķipa, ja? Tāpēc vienmēr ir tas teiciens, tu vari trenēties, cik daudz tu gribi, bet Ķīnā vienmēr atradīsies kāds, kurš ir spēcīgāks par tevi. Jā, tā arī ir. Ja godīgi šajā sporta veidā, vecīgi, tā arī ir. Tieši gatavoties uz to pasaules čempionu. Jā, par traumām tagad īstenībā interesanti tieši parunāt mēnesi pirms sačiem. Un iepalīdz, kroči, grudakam šitam te virsējā muskuļu šķieda. Līta taisa, un šitajā te pozīcijā lejās jūt, viņš tikai radatiņi ieturā, zina, riektīgi sāpīgi tā. Nākamajā dienā pamostos, tu vispār, zini, tā pieskaries, brutāli sāp. Viņš saprot, man pēc mēneša jāstarpēs sačot, man nav mēnesis tikai to trenēt. Un neko beigās bija tā, ka PPC 157 nāca palīgā. Es tagad arī gliežu iekšā, jo es tam plecu sačakarēju un otrā nedēļa. Kāda fobija, nu un adatā. Problēma vienkārši saņemies tur iekšā. Greizi, jā. Un tad 2-3 nedēļas un viss un sāpes pozitīvi. Ok, tas jau saka, vismaz arī turien mājās ir skatīti iekšā DPS 57. Jā. Un es tieši par to mentalitāti gribu paprasīt. Varbūt tev ir kaut kāds tāds nezinu mentalitātes triks ar to patlīties, jo tev ir vēl daudz kas trakāks ar tevi ir noticies, par ko mēs noteikti parunāsim mazliet vēlāk. Un tāpat vienmēr bišķiņ plānā ir tas, ka Ajanu es salūdīšu, Ajanu tagad es nevarēšu startēt sačot, Ajanu. Tiklīdz man šīs domas sāk lausties iekšā, es viņus uzreiz tā kā aizslauku projām. Brīžiem to iesāpās, piemēram, tā vieta. Ja? Un tad, protams, ka tās domas bišķiņ cenšās uzreiz ielausties loģiski iekšā. Ja? Ok, vienkārši dari kaut ko, vienkārši kusties, turpin darīt, turpin iet uz priekšu. Jo tiklīdz tu apstājies, tās domas jau sāk paroties viena no otras, tu tajās ieslīgst tādā pozīcijā, tu jau pat vairs nevari sevi fiziski izkustināt no vietas. Es jau kaut kas sāk sāpēt, tu taču uzreiz konstatē, un saka sāp, ok, kaut kas ir jādara, lai novērstu to laiku. Mašīnai arī ir motors, bet lai tas motors darbotos, tev taču ir vadības bloks, tas vadības bloks ir tavs smadzenes. Ja tev nav smadzenes vairāk un tavs garīgais stāvoklis, tad viss, tas off vienkārši, tev nestrādā motors. Bomba, tiešām, reāli, tas ir labs padoms, labi perspektīvi, kādu kopu izsūtīsimies. Davai. Tas kā stage ready, tev vēdnes lien ārā, tā kā. Man tās vēdnes īstenībā vecīt ir sačakarētas riktīgi. Man no tām, zem no ķīmijterapijām, no tām viss nav štelēm. Bet, es laimīgs izskatīju. Nē, tas noteikti. Tu esi tā ķīmijas terapijas pēc veidu, viss tā kā tas ietekmē treniņus? Godīgi tagad nekādā veidā, teiksim tā, es jūtu vienkārši, ka man ziemā ir augstāk palicis. Tad viss ir mikroasins, man ir sačakarētas. Tad reāli pat es ziemā tā, ka tā salst rokas, nenormāli. Bet ar visu to es eju augstajās peldēs. Citi viņi, ko tur raksta, ko tu tur eji tajā peldē, tu vēl 100 vecējus. Es nevaru, man vienkārši, man atmirst rokas. Vienmēr kāds atradīs par ko pieksīt. Jā. Tā, ka šis. Jā. Īzi. Ļoti labi. Labi, var galīgi. Jā, pietauties. Labāk nekā es negaidīju, vecīt. Labāk nekā gaidīju. Sākumā tā esīja tieši tāpat kā tu, bet jau zini ar laiku, tu sāc iztaisnot kāju. Ķipa, nevis šitā nest augšā kāju, bet šitā nest augšā. Ko tu teiksi, cik reizes tev jāvar pievilkties, lai to uztaisītu pasaules? Jā, šis klasiskais jautājums, man arī vajag daudz jautāt. Ja tu māki labi inerci uztaisīt, tu pat vari 5 reizes pievilkties no to pietiks. Tāpēc, ka ja tu vari inerci uzšaut pietiekami, tev pazūd kaut kāds 60-70% no tavu ķermeņa svara. Sevi uzmīt augšā. Tev pēc atliek tikai rokām uzraut. Man tie džeki, kas pirmās vietas dabūja, es ar viņiem papļāpāju, es teicu saprast, kas bija mani kļūda. Vajag mobilitāti uztrināt, šito leņķi samazināt. Jo džeki arī, viņi tiek augšā līdz šajienē, viņam tāda mobilitāte, viņš ir šitādā leņķi, viņš tiek šitā, viņš tikai paši augšā iztaisa šitā. Šajā vietā mēģina sev uzraut augšā, bet šitā vieta tev kā atspēr grūž atpakaļ.
Jā. Jā, es šito tikai tagad esmu atklājis. Rādījumās, cik gadi pagājuši, ja? Un man tikai tagad pasaka viens džeks, vai tev šitas pietrūks. Tā, ok, viss. Jā, Mārtiņ, ko tu dari? Es vienkārši atnācu uzblēst pīci, lai neiztos tik maziņš blakus Robertam. Es vecais, tas pīcis tik sen nāc taisa. Tas vēl vairāk, es par man negālu. Cik reizes nedēļā tu vispār trenējies? Tās 6, tu teici, vai mazāk? Vispār 5 reizes nedēļā. Ok, tas ir Katru darbu, jā. Un kāds tavs plāns, lai apvienot kalistēniks un vēl tā kā būvēt savu muskuļmās kā tāds sistēmas? Principā tagad jau man ir tā, ka es tikai kalistēniks taisu. Nocies, man mugura nekad tik labi nav bijusi kā man no veita pull-upiem. Es neesmu pielicis kādu svaru, bet kaut kāds reliefs paliks savādāks. Kaut kā pamainījās. Un noteikti, jā, tā dziļā muskultūra kaut kur nostiprinās visu stūri zāru, vai ne? Tur jau tā. Es no tā pre-workout jūtu reāli, pie pulses sit augšā arī dzīvi. Viņš ir ziepis sataisījis savu stipro pēļināju sadaļu un daudz šo pre-workout. Man tie vēl reāli dūrās, es domāju, fuck, es pēc trešā padošos. Bet labi, ka viņi manēja čeku no akadēmijas, un tāds, nē, es nevaru zaudēt, es nospēju uz galvu. Bet baigi, ilgi. Man ieteica viens, esmu profesionāls powerlifters, pirms starta. Viņš teica, vecais, tu neko neliek. Varbūt citreiz tev trāpās treniņš, ka zem pre-workout baigi jaudīgs. Tu vari arī trāpīt uz to pārāk augstu pulsu uz šo jaukšā. Un beigās jau reāli tā treniņiem vidū nav atšķirība, vai es viņu dzērs vai nē. Tā ir tāda starta gāze, vai? Jā, tieši tā, tā ir starta gāze. Lai dīzeli ziemā var pielaist. Jā, tieši tā. Ko? Uztaisīšu vēl vienu vienkārši. Jā, tad ir tik. Es biju ok. Man, starp citu, aizpagājušajā grupas zvanā Girts prasīja Mārtiņu vēl maslāpu svari. Varu. Tur jau atpīlā. Jā. Vieglāk palika, vai redzēt? Reāli. Mārtiņš iesildījās. Ziet. Nebūs. Zini, kas ir beigās lielākā kļūda, kāpēc daudz nevar uztaisīt pēdējo. Tagad tu uzrauj sev līdz šejienai, tad tas moments, ka liekas, tu krīti atpakaļ. Jā. Tu krīti atpakaļ tikai tāpēc, ka tev svars nav priekšā. Ja tu kājas iztiepi šitā priekšā, tas kājas tagad nodod. Jā. Jo, ja tev kājas ir te, tu jau krīti aizpakaļ. Šitā te pat ir vieglāk taisīt kājām priekšā skriet. Tad tu ar sev uzdod, ka pat augšā, ka tev kājas priekšā. Jā, visi jāstrādā viegli. Jā, tad kā Elsa itā. Kājas nevar noteikti. Vai redzēt, kājas smagātas, rastā pakeļ. Tā kā rekur es pielieku to vecāru, tur gandrīz vai tev kājās, tas ir iekšā. Maslaps reāli jāliek iekšējā programmā. Tāds labs mind connections pārnēm ir. Ja es atstāju maslapus, nezinu, kaut vai uz otro vingmēnu vai trešo, man daudz sliktāk iet. Pat esmu pamanījis to, ka pull-up man neiet sliktāk dēļ maslapiem. Uz pull-upiem es jūtos tā kā iesildījies dēļ maslapiem. Mind connections dabūjas iekšā noteikti uzklīt. Tieši tā. Es lieku rīku vispār kā tā, lai viņi karājās ar kājām, tas ar potītēm. Tad es iespēju ar potītēm iekšā to rīku. Un tad ir tas, ka tev mazāks slings ir. Jā, logu. Ok. Īsi. Nice. Redz, ko daudz spēku treniņi, ja? Uz 20, īsi. Tā kā, ja man te būtu augšā, viņš man šūpinātu? Jā, jo rēķini, ka tev smaguma centrs, iedomājies, viņš tev ir augstā. Viņš tev ir vidū, tas smaguma centrs. Tu vairāk šūpojies, smaguma centrs tev pašā lejā, gravitācijas punktā zemākajā, līdz ar to tev mazāk iespēja, ka tu sāki šūpot. Kā es taisīju, nezinu, 2-3 gadu atpakaļ. Svari te augšā starp kājām, un es skatos, kā es tur bišķiņ šūpojos, un tas tā jau uz ārā līdzsvaru. Tad ķermenis šūpojās,
Iedomājies, kā tavu muskuli strādā. Viņš ir zem spriedzes un vēl mainās svara centrs. Come on, tev vispār spēks uzreiz 40%. Te ir tas prikuls, ka tev jātiek apkārt ap saviem arodu speciālistiem. Viņi tādas mazās nianses reizēm pasaka, ka fakt, tas viss ko izmaina. Kā Nikos var ļoti viegli satraumēties, un tā satraumēšanās ir daļa tā, ka tu kaut ko tur stabilizē, tur sakarējies, vai ne? Nikos un Pulupos ir ļoti daudz kraklu noteikti aizgājuši, ne? Pasver šito kraklu. Tā kā sašauts Džeks izskatās. Es atnācu uz treniņu kopā, zināju, ka mēs filmēsim, paskaties, nu. Tieši tā. Kara zona ir bijusi vienkārši. Redz, ka Džeks darīs kaut ko. Karš zālē. Iet. Strādā. Let's go. Cik tev reiz? Es esmu 6. Ok, tāda. Tas ātrums ar kādu iet ir pilnīgi vienāds. Vai 20 līdz 40. Tikai pie 60 aiziet jau, kad ir, lēnāk, kur jūs krampīt aiziet. Ricies, tā tev nešūpojās, traks skiet. Kruči tur iet, paņem to svaru, ripas jau karājās, tu izēji vienu kāju spieži, tad atrod to līdzsvarpunktu, saliec kopā kāju, un tad aiziet. Ja tu izēji ar vienu, otru tas tev piet. Šitie vairs nav joki. Tā ir jau 40, tā ir principā draudzenes svars, ka grib Iztiek rokas. Jā, atrod līdzsvaru. Aiziet, viens. Divi. Iziet. 3. Ļoti labi. Labi. Nice. Iziet. Šau. Fuck! Es domāju, tev jāpārspēj. Tev nesanāca. Nav 0,1% no ko es biju. Kad bija pagājuši bija Latvijas treniņš, es varēju tad ar 60 kilo 6 reizes. Tāds, normāls pieskaras skats. Jā. Tikai sacensīgi pretis, es sāku taisīt treniņu, dēļ pirmajiem sačiem. Pēc, kad man tur bija tā, ka es izlacu no kastes, man bija jāsagaida 1-2 sekundes, bet es pasaku, aiziet. Es izkāpu no kastes un automātiski, sapratu, uzreiz taisi. Tiesnis tāds, no rep, kāpēc no rep, nesagaidīju signālus. Pareizi. Viss set. Un viss game over vienkārši. Jā. Ko? Taisim dips? Davai, taisim dips. Tas ir reāli pozīcija. Labs tips. Izēj vienu kāju. Atrod ķipa to momentu, kā tu taisīt. Un viss, kas padzies, vispār nekustē. Crazy, ne? Tu redzēji to triceps? Vienkārši ir perfekts pakaviņš vienkārši. Crazy. Pirmā kāja ārā. Atrod plauksām, jā. Atrod to līdzsvaru punktu. Pats ir perfekts. Vispār kāds liek kustīt, pasties. Aiziet, vīzi. Labi. Šitā pēdīvēs taisa dipas. Vairāk laikam vajadzētu uz priekšu noliekties, lai mums grūdim ir. Jā. Kaktus arī jāizšau, jā. Vienējām izēj šitā, un iekrīt šitā, redzi? Trapecē iekrīt. Izkāpi. Redzi? Šitā. Un tad tu ej šitā, tad skatu uz leju. Šitā. Reāli. Tikai ar grūdam. Tu pat nevari izmantot grūdeka potenciāli izmantot. Skaties, izdara šitā, tāpēc, kas ar grūti notiek. Grūts paceļās augšā. Tad dīpā tev strādā apakštē. Kā viņi strādā, ka viņi tev ir augšā. Skaties, izspiedz tev ārā, tas ir viss. To grūdeka strādā šitā aiziet. Un tāpēc es jūs ritīgi iegīju šitajā tēmē iepšā. Prāmēs vēl? Jā. Too easy, man. Too easy. Kā tev plauks locītās šokais? Nē, ir okei. Man vairāk elpons. Tenisa elpons vairāk nekā. Jums skaties, tenisa skaties ļoti viegli saprast. Rekurs skaties, šitam te tas kauliņš pataust. Uztaust to aso stūrīt kaulinu. Ir. Tas sāp? Nē. Tad tev nav golfers elbo. Jo te ir tā cīts, kas aiziet no muskuļa. Jo vecīt man ir bijis gan šitai rokai, šitai, zinu, jau šito perfekti zinu. Okay. Jo tur ir tā, ka tev iekais tā saita, tad viņa vienkārši sāp, jo reķi viņa vairs nav staitīga. Tā. To bloks pozīciju ar vienu kāju izveic. Atrod to punktu, kurā tu taisīs, kurā ir līdzsvars, otru kāju klāt un perfekti pēc taisnības. Var arī dziļāk, tev reāli bišķiņ dziļāk, tas sanāk brīžā. Galvenais, lai nav pārāk dziļi.
Zini, citiem, ja pa dziļi aiziet, var ieplaist višķi. Tad sāpes asas parādās te. Tad grūti. Tas, ka višķiņi rītas te ieplaist krūši, kur viņi ieplaist nedaudz īri, kāds krīņš, tie višķiņi ieplaist. Bet viņi ātri sadzīst, tad nedēļ divi. Bet lai izvairītos. Man tā ir bijis reāli. Braucām ar veco Audi 90 mini rallija treniņā un otrajā līkumā nometam ādu. Un man švāģers viņam bija tā kā 4 punktu jost, bet viņš nebija aizsprādzējis. Viņš vienkārši bija uzmēdz tādiem leciem pāri, varāli kurškuru vaļā un arī sadalās tā tālu tādā veidā. Un manā pusē jumts man bija ielocīts vienkārši līdz pat panelim, un es nezinu, kā es tur pat izdzīvoju, vai man no tā laika pakšās tā kā galvas sāpes problēmas, lai man kaut kā šodien smaceņu dīgs izteigāja. Tad vienkārši random dienās protu galvas sāpes. Esmu lasījis to Dr. Reina grāmatas. Viņš taisa tos brain scans, piemēram, aiziet kāds boksers vai NFL player un aiziet kāds cilvēks, kam nav bijuši smagas krīzes. Tam cilvēkam visi apvidi funkcionē kā vajag. Kā, piemēram, NFL players profesionāli. Viņam tik daudz apvidi uz pelēku plēķi, vienkārši tas vispār nefunkcionē. Es domāju, tas tā kā tev V10 motoram strādā 6 cilindri. Reāli. Braukt vari, bet kā? Tur arī bija nākamā smadzenes salīdzinājums, kur vispār viss pelēks un kaut kāds viens pleķītis tiek funkcionē. Tā vai. O, perfekto. Aiziet. Labi. Es skatu uz leju, Labi. Jāpiedomā, jo es visu laiku skatos uz priekšu. Jā. Jāpiedomā. Vai mūžīgi nav taisīts, bet ja uz spēli ir likt tego, tad jau var. Tieši tā. Labi. Es vecais. Pārspēju šito? Bomba. Labs, es saku, nav tā, ka katrs to var vecīt. Tad uzmēs savu setu? Davai, es uztaisīšu šo vērnu. Drusiņ, spēku. Fuck! Tomēr vēl bija viena 20 viņam tankā. Tas jau moments, kad Jimbro was still warming up, un tas otrs Jimbro vienkārši izmaksoja visu. Es biju gaidījis vājāku līmeni. Godīgi, jā. Tomēr spēka treniņi kaut ko dod, redz. Kaut vai tu neesi laik praktizējies šajā, tagad cenīgais, tu varēji 40 pavilkties. Pēc te būtīgi tāda multifunkcionalitāte arī brutāli iedod. Katru dienu 200? Nice. Mums dod tādu pārliecību, no kādas pats man jau brauks stipros skrējienu. Es tev uztaisu kaut kādus sačus, tur nezinu uz reizēm kaut ko davai. Arī vajag labi, ka tev apkārt ir tādi cilvēki, ne? Man visi čomi jau no bērniem, visi labāk. Kaut vai viens spēlē basketbolu, viens spēlē hokeju, viens sporta zālē, viens powerliftingā. Un pēc tas vienmēr savā starpā visiem tādu, atnāc, man ir tāds labā formā, es vecais davais, tad mēs aizējām uztrenēties kaut kur kopā, vai bāzi kaut vai uzspēlēt kopā. Visu laikā iekšējā sacensība, Tas ir vajadzīgs čekiem, lai atzīminātu spēku. To sev jāliek ir tādā izpāpēties. Tādā, kur tu redzi, man ir vēl kur tiekties, pastāst kā šitam. Rītīgi, motivēt. 8 ilgi. Jā. Let's go! Move. Fucking dzīvnieks! Apakaļ, kāds ir tavs maksas? Nē, es pēdējā reizi sen taisīju un ar maksu. Bet bija kaut kādi, laikam oficiāls atšos kaut kā tikai 115. Tikai? Džimā. Tikai? Jo tas ir salīdzinoši maz, ķipa. Ja rēķinies var ar 80, bija šim pielāds kādu, ka vajadzētu vairāk. Tad es sev testēju džimā, tas varēja 125 uztaisīt. Bet tas jau nav official. Es pats tikai kameru noliku, paskatos, jā, ir reps. Tā kā, jā. Laura brīvā ar kautiņš uzsit, pišķiņ pulas atkal. Svērs! Reāli. Laura pārāk jaudīgi. Tu testēsi? Nu, tu vajag. Nu, davai patestē. Tā, nemeloši, ir manām stresiņš. Jā, tas ir labi, redz. Aiziet, viena šāja.
Otra. Perfekti. Aiziet. Dod. Labi. Dod. Augšu. Ļoti labi. Dod. Aiziet. Augšu. Nice. Aiziet. Dod. Labi. Pirmā bija labs. Jā. Ļoti labi. Nice. Labi. Teikšu atkal godīgi, nebija gaidījis. Tu ko vecīt, mēs taisamies riskiņām, mēs tev varam uzdot tādu kā pēdējo jautājumu. Redzi, noteikti daudz cilvēku noteikti gribētu iet tavās pēdās, vai nepasties vairāk kārtēs pašos čempionāts, reāli tevis tenis. Tā kā, ja tev būtu iespēja uzspriest restartu pogu savai, širai karjerai, ko tu darītu citādāk? Pameklēt kādu, ar ko kopā patrenēties šajā te, jo es pats sāku pilnīgi ar savu ceļu. Es godīgi sāku visu šo darīt, nezinot, ka ir tādas sacensības. Un realitātē pagāja pirmie 2 gadi, vispār darot to pilnīgi vienam pašam. Pamest sāku skatīties līģības, piemēram, kā cits tājas. Es ieraudzīju, kāpēc viņas svars zemāk stāv. Kāpēc tā? Vai arī jāpamēģina. Es sāku mēģināt. Pilnīgs game changers, come on. Būtu tas 2 gadu atpakaļ tās sāks darīt. Būtu uzreiz ātrāks progress. Jā, reāli. Ar to, ko es iemācījos, gan pie pull-upiem, gan pie dipiem, es nebiju taisīt dips ar 8. Pull-ups ar 40 un tās mazās nianses, ko profesionāli zina. Jā, tieši tā. Es iesaku tiešām visiem disciplinēt sevi jau tagad, tāpēc dzīvē nāks problēma. Nāgri vai vēl viņas nāks, jo tās sliedas, šie taisi. Grūtība vienkārši izbrauc cauri. Ja tev nav tās sliedas, kur vispār parādās grūtība, kas notiek, vienkārši sāc kaut kas tautās. Vecīt, tu esi gājis cauri kaut kam vienkārši nereālam, tagad tu esi tas vienīgais, kas par to var tiešām teikt. Un mēs par to noteikti parunāsim dziļāk podkāstā, bet paldies tev, Vecīt, par padomiem. Ļoti jaudīgs trenis. Es teikšu tā, es tik daudz ko iemācījos, un es varu darīt arī tikai cilvēkiem, kas nodarēs, ka bija rītīgi grūts. Jā, paldies. Tālāk. Let's go! Man bija tāds, davai panāc, izaicini man, davai izkausimies tūlīt. Ka emocijas tev vienkārši aizver priekšskaru, un tu vairs nedomā ar prātu. Atved tās visas pudeles, kur ķīmijas iekšā. Tagad mēs laidīsim šito. Un tu saproti, ka to vienkārši tūlīt indēs tevi nost. Parasti tev tie agresīvākie cilvēki ir vienkārši visvairāk traumētākie un visvājākie iekšā savā kodolā. Ja tev veselība pazūd, tas pats galvenais, tu vairs vispār nefunkcionē dzīvē.